Sajūtāt saules aptumsuma enerģijas pēdējo dienu laikā? Ceru, ka daudziem sanāca atlaist kaut kādus pagātnes stāstu vai vismaz saprast, pie kā atlaišanas ir jāpiestrādā. Un šodien, 22. septembrī, ir kārtējā enerģētiski spēcīgā diena, rudens saulgrieži, kas ir svarīgs pagrieziena punkts dabas enerģētikā. Un, vispār jau visas saulgriežu un saulstāvju dienas, to ir 4, ir svarīgi enerģijas pārslēgšanās punkti, kad notiek pārējais uz citu stāvokli. Un vibrācija, kurā cilvēks atrodas šādās enerģijas maiņas dienās, atstāja nospiedumu uz viņa auru un tālāko ceļu. Tāpēc arī svarīgi šodien, tuvākās dienas būt ar labām domām, gaišā noskaņā. Rudens saulgrieži arī pārējie uz svaru zīmi, kas ir par līdzsvaru, partneru attiecībām, taisnīgumu, harmoniju. Un mūsu uzdevums tuvākā mēneša laikā ir ieviest vairāk šo aspektu savā ikdienā, lai iedarbinātu balansu enerģijas. Tad šodien, 22. un 23. var izdarīt kaut ko patīkamu sev, kaut ko labu citiem, piemēram, uzcept kūku un pacienāt kolēģus, kaimiņus, iedot dzeram naudu, kaut vai atstāt labu atsauksmi vai uzrakstīt kādam pateicību. Jo tā mēs iekustinam pārpilnības enerģiju. Ja mēs dodam, tas nozīmē, mums ir ko dot. Un ja no šīs enerģijas mēs dzīvojam, tad tas tikai vairojas, un mums paliek aizvien vairāk ko dot. Jo, kad mēs esam pateicības stāvoklī, mums tiek dots vēl vairāk, jo dzīvē vairojas tas, ko izstarojam. Un ja izstaro pateicību, rodas dzīve, par kuru var būt pateicīgs. Šeit darbojas Venēras princips. Venēra valda pār svaru zīmi un rudens saulgriežiem. Venēras moto, ko izstaro, to arī saņem. Tāpēc, ja mēs izstarojam negatīvismu, šaubas, nomāktību, tas pielīp mums un paliek mūsu enerģētikā uz nākamo pusgadu. Tad šajās dienās mēs principā veidojam savu nākotni, un tas ir ļoti svarīgi. Tad pirmais, izdaram kaut ko labu citiem. Otrais, izsakam pateicību par visu, kas mums ir, domājam labas domas. Un trešais ir labi rezumēt iepriekšējos 6 mēnešus. Var pierakstīt visus savus panākumus, kas ir bijuši kopš pavasara, kas labs ir bijis. Arī padomāt, ko gribat uzsākt tumšajā gada daļā. Varbūt iziet kaut kādas apmācības, varbūt savest kārtībā drēbju skapi, uzsākt savu biznesu, pamēģināt jaunu ēšanas veidu. To visu ir labi paplānot, pavizualizēt šādās te pārējais dienās. Galvenais, jo sirsnīgāki mēs būsim šo dienu laikā, jo lielākas izredzes ir izveidot sev labu nākotni. Tāpēc daram labu, samīļojam sevi, samīļojam savus tuviniekus, uztaisam kaut ko garšīgu, jo ir taču svētki galu galā. Un turklāt esam ārā no aptumsuma koridora. Var tagad beidzot uzelpot, jo enerģijas paliks mierīgākas. Tas pa lielam arī viss. Lai visiem skaists rudens saulgriežu laiks!